Jautājums. Cik ilgs ir apmācības process no nulles līdz vadītāja apliecības iegūšanai? Apmācības process, braukšanas apmācības process, droši vien, kad jautājums ir par B kategoriju, sastāv no divām daļām. Teorijas nodarbības, braukšanas nodarbības. Jūs varat šīs nodarbības veikt dažādās augstskolās, teorija vienā, braukšana otrā, vai pie cita instruktora. Atsevišķas autoskolas it kā šobrīd cenšas izveidot kaut kādu mūža līgumu, kad, ja jūs esat vienā pieteicies, jums tur jāmācās viss, jā. Cik tas ir likumīgi, īsti nezinu. Loģiski, protams, ne. Ja es esmu iestājies universitātē, te es vairs nedrīkst mācīties, teiksim, Stradiņos vai kaut kur citur. Tātad teorijas apmācības ir iespēja mācīties attālināti, ir iespēja mācīties klasē. Man lielākos pozitīvāks rezultāts, protams, ir, ja mācāmies klasē. Es autoskolā Krasts plānoju no janvāra mēnesī veidot grupu tieši mācības klasē. Sestdienās, svētdienās, sestdienas rītos, svētdienas vakaros. Tad apmācības ir 11 nodarbības. 11 nodarbības nedēļā nedrīkst būt vairāk par 3. Tātad teoriju var iemācīties 3 nedēļās un 1 dienā. Ja? Tad, ja ir sestdienas svētdienas, tad 5 sestdienas svētdienas un vēl 6. sestdiena klāt. Tad pusotrs mēnesis. Braukšanas nodarbības, tas jau ir atkarīgs no katra gribētāja. Vienkāršāk ir iemācīt braukt tam, kas nekad mūžā nav sēdējis pie stūras. Jā, grūtāk ir iemācīt braukt tiem, kur tētis jau ir iemācījis, jā, un tad kaut ko bišķiņ iemācīt savādāk, varbūt pat pareizāk, jā, ir diezgan pagrūti. Mans, teiksim, tāds personīgais rekords braukšanā ir no pilnīgas nulles. Meitene vārdā aizmirs, skaists vārds bija, iemācījās 14 nodarbībās. Tātad sāk pilnīgi no nulles, sāk ar sajūgu un stūras grozīšanu un saprast, kā tas ir. Viss forši gāja un 14 nodarbības. Pamatā tās tomēr ir 20, 25. Ja. Ir cilvēki, kuriem aiziet 30. 60 nodarbības, tas jau ir unikāls gadījums. Ja. Ir, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Tā kā 20 nodarbībās jūs varat, 20 nodarbības varat nobraukt 20 dienās. Ja, tad pusotru 2 mēnešu laikā ir iespēja iegūt vadītāja apliecību, ja grib. Ja, un attiecībā uz rindām CSDD, tad, teiksim, Rīgā noteikti šo rindu var saīsināt, atrast eksāmena vietu arī uz rītdienu, parītdienu un tā tālāk. Kaut kā tā. Tad minimums, teiksim tā, 2 mēneši.